Nu, lūk, vai jūs redzat ekrānu? Var redzēt, ko es rādu šobrīd? Var, jā? Redzu, jā. Ļoti labi. Nu, ko, runāsim šodien par matu izkrišanu. Patiesībā tā ir ļoti nopietna tēma mūsdienās, ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Un pastāstīšu laika gaitā arī, kāpēc. Ja? Un šajā te tikšanās reizē es ne tikai pastāstīšu tos problēmu cēloņus, bet arī risinājumus, ko jūs varat veikt. Un, tad šovakar ceru, ka arī radīsies varbūt jums kādi jautājumi, varēsiet uzdot droši, un arī izskatīsim katra šo te interesi individuāli. Un kas tad ir, teiksim, normāla matu izkrišana? Pirms runājam mēs par to, kad ir problēma, kas tad ir normāla matu izkrišana? Tie ir 50 līdz 100 matiem dienā, un ir matu augšanas cikls. Tātad ir šādas te fāzes, ja? Ir augšanas fāze, pārējas fāze un izkrišanas fāze. Ja? Un te mēs redzam to vietiņu, kurā tad mats saņem visu nepieciešamo, šīs barības vielas, visu. Ja tad mums ir jāvērtē vairāk šī daļa, ne tikai ārējā daļa, jo patiesībā pats mats, ko mēs redzam, ir atmirusī ķermeņa daļa. Jā, protams, mēs par viņu rūpējamies un arī parunāsim kā, bet patiesībā ir jāsāk domāt no organisma iekšpuses. Ja, ka mats jau mums parāda, kā saka, mats ir spogulis mūsu organismam. Kādi mati, tāds ir mūsu organisms, jā. Nu tā. Un galvenie cēloņi parunāsim par šiem te visbiežākajiem sastopamajiem cēloņiem, par ko runā visvairāk. Pēc tam pastāstīšu par to, ko runā varbūt citi mazāk, jo atrisinot to varbūt ir nedaudz grūtāk. Ja? Tad pirmais ir stress. Tātad pie stresa tas ir viens no top iemesliem, un arī pastāstīšu, kāpēc. Kad mēs esam stresā, paaugstinās kortisols, ja? Ķermenis izslēdz nebūtiskas funkcijas, un matu augšana kļūst mazāk prioritāra. Tas nozīmē, ka, ja mēs esam stresā, organismā viss nepieciešams, ko viņš mums dotu. Jūs redzat manu prezentāciju tālāk? Paredzēt stresu, ja? Nē, Evita, tikai pirmo slaidu. Jā, te laikam es šādi rādīšu, ja? Tagad var redzēt. Ir tā? Tagad var redzēt tālāk, jā. Paldies. Nu, lūk, un par stresu runājot, jā, tad mati, cilvēks var dzīvot bez matiem. Piekrītat? Var. Tas nozīmē, ka organisms stresa laikā patērēs visam kam citam, lai normalizētu, piemēram, gan šo asinsspiedienu, varbūt kurš ir pacēlies, vai šī pH skābā vide, ko stress rada mūsu organismā. Un tajā mirklī matam netiek nekas. Arī spazmējās mūsu gremošana. Mēs apēdam kaut ko, bet tas nenonāk līdz matu saknēm. Tāpēc tik svarīgs ir miers. Ja? Un es arī ieteiktu, ja kādam ir šī stresa, lielais stress ikdienā, es ieteiktu brīnišķīgu produktu, kas ir augu izcelsmes tādas sēklas, ja, kas palīdz veidoties serotonīnam, laimes hormonam. Organisma vietā nedara neko, bet palīdz. To es arī esmu tā kā iecienījis šo produktu, ja kādam ir interese, es aizsūtīšu privāti, ja. Un, jā, tad rezultātā mati pāriet izkrišanas fāzē jau, ja, dēļ tās stresa. Un tas bieži vien notiek ar tādu aizskavi, tad 2-3 mēneši pēc stresa mēs pamanām jau, ka mati krīt ārā. Nākamais viens no cēloņiem ir uzturs. Ja, ja mēs zinām, mums ir pieejami pilni plaukti veikalā, bet bieži vien šī te pārtika nav tik pilnīga, kāda viņa pirms 50, 60 gadiem bija. Un tas jau ir zinātniski pierādīts. Ja mums pietika, piemēram, vienu burkānu dienā, lai uzņemtu nepieciešamās vielas, tad tagad mums ir jāpēt kilograms. Un to mēs nevaram izdarīt. Un tāpēc bieži vien mūsu skaistā Latviju rota, kas bija biezās bizes meitenēm, ja, šobrīd viņas vairs nav, tāpēc mēs pieaudzējam, vai ne? Tas arī viens no variantiem, kā atrisināt to. Joks. Tas ir tikai ārēji un tā. Un tad bieži vien, kas trūkst, tas ir dzels, B vitamīni, D vitamīns, proteīni un cinks.
Ja? Un cilvēki arī man ir teikuši, ja es lietotu cinku, man nekas neuzlabojas. Ļoti svarīgs kāds cinks. Vai viņš vispār uzsūcās mūsu organismā, vai viņš nonāk līdz turienē. Bet tām ir jābūt arī tādam zinātnieka darbam, ja tas nebūs tāds, kaut kāds veikalā paķerams produkts. Tātad, tālāk ir hormoni. Tas ir sievietēm vairāk aktuāli, protams, pēc dzemdībām, vairogdziedzera problēmas, menopauze. Un jūs man teiksiet, ko tad var darīt menopauzē? Tad ir, nekādi jau neizbēgs no tās situācijas, jā. Protams, tā ir, bet mēs varam atbalstīt un sakārtot organismu tā, lai šī te menopauze mūs tik ļoti nesagrauj. Ja? Un šī te menopauze arī parāda to, līdz kādai stadijai mēs esam savu organismu, par cik esam daudz rūpējušies, cik daudz esam domājuši par organismu attīrīšanu. Ja? Jo tā menopauze, jā, viņa katram izpaužās savādāk, bet ir risinājumi, kas palīdz normalizēt to, lai tas ikdienā netraucē. Ja? Tāpat tām ir arī dažādas, teiksim, saslimšanas un arī medikamenti. Dažreiz varbūt arī šī pati anēmija, ja, vairogdziedzera traucējumi un autoimunās saslimšanas, kas, protams, ietekmē to, ja, bet tad es ieteiktu vērsties pie brīnišķīgas dakteres Sandras Kalniņas, kura tad to cēloni atradīs un pateiks, ko kā darīt. Ja jau tad ir problēma, tad ir samilzusi, tad noteikti griezties pie viņas. Brīnišķīga ārste, kura strādā vairāk kā 20 gadus netradicionālajā medicīnā, līdz ar to atrast cēloni un uzzināt, kāpēc, ir daudz vieglāk. Un, protams, arī ir nepareiza kopšana, ja? Bieža karstuma lietošana, un par to es gribētu pieminēt, ir dažādi, kā jūs redzat šajā attēlā, tas ir čeks. Cilvēki, paši frizieri ir eksperimentējuši, izmantojot, ja mēs izmantojam šīs te lokšķēres, ja? Ir dažādi produkti, kuri aizsargā šo te matu no šī te karstuma, ja? Ir dažādi produkti, kas vispār nestrādā, bet viņi maksā, ja? Tāpēc ir jāizmēģina, un daudz arī video ir safilmēti, kad uzpūš uz šī te čeka un izmanto šo te matu taisnotāju. Un šis čeks ir gaišāks nekā, kā mēs redzam, bez šīs te aizsardzības, ja? Bet tur ir tiešām jāpameklē, jāpaskatās, kurš tad ir labāks, ja? Un par karstumiem ir tā, ka es arī esmu cilvēks, kam patīk apjoms, ja? Un mēs, protams, varam veidot no rītiem matus, bet ko es esmu izmēģinājusi, ka ļoti labi strādā, ja tu matus izmazgā. Ja tu matus izmazgā, tad ir šādi te rullīši, ja? Viņi jau lietoti man ir, un arī šāds te tā kā knaģīts. Es viņus patiesībā pasūtīju caur vietni Temu, bet ir arī daudz kur citur ļoti lēti. Es viņus iepinu ne jau visos galvas matos, tikai tāpēc, ka man gulēt patīkami, kad ir mīksti un ērti, bet pašā augšpusītē es vairāk matus, teiksim, biezumā sapinu, un no rīta pamostos, un viņi ir tādi kuplāki, ja? Līdz ar to es viņus, kā saka, nedod viņam šo te karstumu, kas viņus arī bojā, jo es esmu pats cilvēks, kas bieži vien šīs te lokšķēres izmanto, ja? Ciešas frizūras var būt arī pie nepareizas kopšanas, ķīmiska apstrāde, agresīvi šampūni. Mēs šeit redzam brīnišķīgu aplikāciju, kas ir bez maksas, MCI Beauty, kuru jūs varat lejupielādēt un fotografēt, ja šis te produkts ir pieejams apskatē, ja, šo te svītru kodu, un jūs redzat, cik tad ir šie te agresīvie, teiksim, šīs te vielas, kuras var bojāt mums tos matus, ja. Tā kā man ir draudzene, kas fotografē visu pēc kārtas un uzzina, kurš tad ir dabīgāks, kurš nav dabīgāks. Tā kā es ieteiktu to arī izmantot, ja. Vismaz kaut kā pasargāt sevi, vai ne, no tā, jo caur galvas matiem, arī caur galvas ādu mēs uzņemam visu to, kas ir šajos šampūnos. Aknai ar to jātiek galā, jo akna ir mūsu lielākais filtrs. Par sevi pastāstīšu vēl to, ka es arī bērnībā, man bija tā, kad šobrīd arī klausās cilvēks, kas to zina, kad es atceros tos vārdus, ko man teica āprāts meitene bez matiem, ja. Un es biju tas cilvēks, kam kad nebija tā galvas rota tik skaista un kupla. Protams, es tagad saprotu, kāpēc, bet patiesībā problēmas ar matiem man nav. Tagad vairāk, man arī bijuši šādi te īsi mati, bet ir atauguši, ja. Un es īstenībā matus nelutinu, es viņus tiešām rūdu.
Ja man, piemēram, nav ielikta nekāda krāsa, tad es citreiz pat saku, ka kondicioners un maskas vajag. Jā, bet nevienmēr es viņus izmantoju. Un arī tāpat bieži nevajag mazgāt matus. Ja jums bieži šie te matu saknes taukojās, tas nozīmē, ka ir jāpieradina kaut kādā veidā. Es saprotu, uz darbu ir jāiet, bet tad jātais matus varbūt astītē vai kā, ja? Jo retāk mazgāsiet, jo viņi labāk augs. Ja? Tas ir jāmēģina, tas ir tiešām kaut vai nākamo dieniņu, un patur ilgāk tos matiņus nemazgātus, tad izmazgā, ja? Un pārāk karsts ūdens arī nav labvēlīgs teiksim, matiem, bet arī, galvas ādai. Nu, lūk, un tagad es pastāstīšu par tādiem iemesliem, par kuriem runā vismazāk. Varbūt kādam būs tā pirmā dzirdēšana, varbūt nebūs tik patīkami, un tāpēc jau par to maz arī stāsta. Bet es pastāstīšu to, kāda ir mana pieredze. Ja? Piemēram, gremošanas problēmas. Kā jau es minēju, arī stresa laikā spazmējās mums gremošana un nenonāk viss tas, ko mēs apēdam līdz matu saknēm. Tas ir viens. Un mēs arī ievērojam, ja, piemēram, liekās vara problēmas vai kaut kādas ādas izsitumi, vēl kaut kas, organismā krājās arī toksīni. Līdz ar to, ja, tas netiek izvadīts pilnvērtīgi ārā. Toksīni rodas arī no parazītiem. Jūs varbūt tām teiksiet, parazīti, kā tad tā, viņu jau vairs nav. To man arī teicis viens ārsts, kas nezināja to. Viņam bija pirmā dzirdēšana, ka īstenībā parazīti vēl ir. Tad, kad mēs neieraugam tos parazītus reāli ar acīm, nenozīmē, ka viņu nav. Es strādāju ar izglītības iestādē, un man ir ļoti liela saskarsme ar visu kaut ko. Tāpēc es esmu cilvēks, kas 16 gadu laikā ir piedzīvojis arī lielu pieredzi tajā jomā. Un kā tad mēs varam zināt, ka šie te parazīti ir organismā? Un pēc tam pastāstīšu, kāpēc, kāds sakars ar matiem. Parazīti organismā bieži vien ir arī tad, ja mēs esam viegli aizkaitināmi, ja ir vēdera pūšanās, gāzu veidošanās, ja? Citam ir aizcietējumi, citam ir caurēja. Ja? Vēderam ir jāiziet katru dienu, vienreiz dienā, vislabāk no rīta, pirms brokastīm, pirms cigaretes vai kafijas. Tad mēs zinām, ka mūsu organisma vielmaiņa strādā labi un nav problēma. Tāpat ir dažādi ādas izsitumi var būt, ja mums šie organismā parazītiņi dzīvo. Un kas vēl viens no svarīgākajiem faktoriem ir mati. Kāpēc? Jo tad parazīti, es neliku bildi speciāli, ja, vakaram, parazīti dzīvo uz saimnieka rēķina. Tas nozīmē, ka viņi apēd visas uzturu vielas, gandrīz visas, kuras tu dod sev. Ja? Tāpēc viņus sauc par parazītiem. Un mana pieredze ir tāda, ka arī, ja parazīti ir organismam, bieži kārojās saldumi, pulciņas, bieži kārojās citreiz pārmērīga gaļa, ja, uzturā, vai piena produkti, kā nu kurš parazīta veids. Parazītus pārbaudīt organismā var tikai invazijas laikā, pārsvarā, ja, un viņi ir tik mikroskopiski, viņi var arī dzīvot mūsu orgānos, jo caur asinsriti viņi visu kaut kur cirkulē. Un mana pieredze bija tāda, ka man bija klients, kuram ļoti sievietē krita mati ārā, saujām. Šis cilvēks izmēģināja pilnīgi visu, arī injicēja galvā šīs injekcijas, bet nepalīdzēja. Pat 1% nepalīdzēja. Un izrādījās, ka šai sievietei ir organismā parazīti. Un parazīti apēd visas uzturvielas, ko viņa dod sev, kā es minēju. Tāpēc tik svarīgi, ka viens no pirmajiem faktoriem, pirms mēs tērējam lielas naudas, ir iziet šo pretprestāro programmu. Bet šo pretprestāro programmu ir jāiziet dabīgā veidā. Kāpēc? Pirmkārt, tas ir 100%, otrkārt ir tas, ka parazīti var dzīvot arī iekšējos orgānos, un tur ķīmija netiek klāt. Kādus produktus es ieteiktu, ja kādam ir interese, es aizsūtīšu privāti, bet arī pastāstīšu, kā kompleksi tad to var risināt. Ja? Tālāk arī par organismu attīrīšanu ir tādi 7 etapi, ko es gribēju piemetināt, ja? Arī pie tā, ja ir, piemēram, ir miegainība, nogurums, pilnīgi bez iemesla, ja? Vai, teiksim, ir galvas sāpes, ja? Muskuļu sāpes. Tas ir viens no organismu piesārņojuma etapiem. Ja? Tāpat arī alerģiskas reakcijas. Un šie stimulātori ir tikai putekļi, dzīvnieku spalvas, ēdiens, medikamenti, jo organismam ir kaut kas pa daudz, un viņš vienkārši grūd visu ārā. Un kā jau es minēju, mats dabūs pats pēdējais.
kaut ko, ja organismā ir šī problēma parādījusies. Ja? Tālāk es gribēju pastāstīt par šo, kā tad mēs varam risināt kompleksi, risināt ilgtermiņā. Protams, mēs zinām, kad ir mikroelementi vajadzīgi, tātad cinks, kā es minēju, dzels, ja, to visu vajag. Bet, ja mūsu organismā ir kaut kas pa daudz, kā mēs redzējām arī iepriekšējā prezentācijā, ir šīs te zarniņas, ja, patiesībā visas uzturvielas mēs uzņemam caur zarnu traktu. Un šajās zarniņās ir asinsvadiņš, un pie asinsvadiņa arī ir tāds bārkstiņš. Caur šo asinsvadu mēs uzņemam visas barības vielas. Mūsdienu pārtika ir domāta ilgtermiņā. Nu tā ir. Arī piens mēs paskatāmies. Viņš var stāvēt ļoti ilgi leduskapī un būt arī labs pēc derīguma termiņa. Tas nozīmē, ka arī mūsu zarnu traktā bieži vien šī pārtika atrodas ilgtermiņā. Tāpēc viss ir jāizveda laukā patiesībā, un tad ir 100% uzsūkt spēja mūsu organismam no to, ko mēs iedodam mūsu matiem arī. Ja? Un tāpēc pirms mēs barojam organismu, es tomēr ieteiktu attīrīt organismu. Un es pastāstīšu par ārstu izveidot veselības koncepciju, ka pirmais ir organisma padzirdēšana. Ūdens ir pats pamats tam visam, lai arī tas, ka tu cinku lieto, lai viņš aiziet tālāk. Ja? 30 ml uz 1 kg ķermeņa svaru. Tas ir kā minimums, bet skatāmies, ja mums veidojās šīs tūskas vai, teiksim, mēs nevaram iedzert tik daudz, organisms signalizē, ja? Tad arī jāsakārto nieru darbību, vai ne? Tāpat mēs ēšanas laikā nedrīkstam dzert. Ja mēs ēdam, mums ir jāpagaida šī te pauze, kad mēs varam padzert ūdentiņu, ja? Tāpēc bieži vien arī šos abus nevar miksēt kopā, un es esmu ievērojis, ka cilvēki, kas sākuši dzert ūdeni, ēd tikpat daudz, bet patiesībā mazāk var ēst arī, ja? Un padzert ūdeni tajā mirklī, ka liekās, ka gribas ēst, jo organisms nevar izšķirt, vai tās ir slāpes vai ēst griba. Tad ir organisma attīrīšana, ir otrais solis, tikai tad ir šūnu barošana un organisma atjaunošana un arī aizsardzība. Pirmais solis, ko es ieteiktu cilvēkiem, kam ir šīs problēmas, gan ar, teiksim, kā jau mēs minējam, miegainība vai bezspēks, ja, vai, teiksim, ādas problēma, vai arī matu problēmas, ir šis pirmais solis, ko ir izstrādājuši Pamutņikovi ārsti. Un šajā gadījumā šī programma, kas ir gatava izveidot programma, tā attīra mūsu izvadu orgānus. Ja? Tad izvada visu lieko ārā, un organisms pilnvērtīgi var strādāt. Mēs tikai piepalīdzam, ja, ar dabas vielām. Šajā gadījumā stiprinās imunitāti šī programma, samazinās arī alerģisko izpausmi, skābju sārmu līdzsvara regulācija, arī, ja mums ir stress, ja, ādas stāvokļu uzlabošanās, darbspēju paaugstināšanās, arī tūska mazinās, arī ginekoloģiskas problēmas parādās, tās arī mēs kārtojam un tam līdzīgi. Otrais solis, ko es noteikti no sirds ieteiktu, ir šī te parazitārā fona noņemšana, arī ja ir kaut kādas sēnītes vai baktērijas, ja, kas traucē normālai darbībai. Un brīnišķīgi rezultāti cilvēkiem ir, ja, gan uzlabojās ādas izskats, ja, gan mati, parādās jaunie matiņi. Un mums ir tik brīnišķīgi rezultāti, kad arī, ja kādam interesēs, es arī varēšu aizsūtīt gan video materiālus, ja, ko cilvēki paši pastāst un padalās, ko tad viņš ir ieguvis. Uzlabojās arī gremošanas sistēmas darbība. Un arī, protams, imunitāte, ja. Pēc tam ir dziļā attīrīšana, ko es ieteiktu varbūt tikai pēc tam, kad ir izveda orgāni sakārtoti, uzlaboti, jo mums ir tāda brīnišķīga programma, ko ir izstrādājis Alberts Sēras 20 gadu garumā. Nu, te ir arī baltais māls, ko mēs esam dzirdējuši, un tur jau attīra šīs pašas zarniņas, lai tad maksimāli to, ko mēs uzņemam, organisms izmantotu. Ja, un, protams, tad arī ir šīs te labās lietiņas, ko mēs iegūstam attīrot organismu. Tad ir, protams, atjaunošana. Kolagēns, tas ir numur 1, jā, mums arī brīnišķīgs kolagēns, kas ir triptepeptīdu un peptīdu kolagēns, jo ir daudz nianses, kas patiesībā pasaka, vai vispār mums kolagēns uzsūcās. Tur ir jāzina speciāli, kādam interesēs aizsūtīšu šos te materiālus, lai zinātu, kuru kolagēnu izmantot vislabāk. Tāpat arī hialurona skābe, kuru es lietoju kā locītavām, bet arī matiem lielisks, brīnišķīgs līdzeklis. Bet to es ieteiktu varbūt pēc tās organisma attīrīšanas, ja? Un stiprināšanas.
Un realitātē mums ir brīnišķīgi rezultāti pēc 1 mēneša, citam pēc 3 mēnešiem, jā. Gan mazāk mati izkrīt, gan jauni matiņi aug, tos var pilnīgi redzēt, jā. Mati kļūst spēcīgāki, nelūst, un, protams, vairāk enerģija parādās, jā. Un būtībā, kā jau es minēju, tā ir pacietība, un, protams, veselības spogulis ir mūsu mati. Ja? Tā kā to tiešām var sakārtot. Es gribēšu varbūt dot vārdu Lienei, kura arī iet šo te veselības ceļu ir uzsākusi, un varbūt pastāstīt tu savus tos rezultātus un savu pieredzīti. Lūdzu, Liene. Jā, tā kā sveiki visiem, jā. Kā paldies, Evita, jā, ļoti interesanti īstenībā tu pastāstīji, ko es pat arī tā neaizdomātos. Bet jā, šobrīd esmu arī uzsākusi šo veselības koncepciju. Es gan te sēžu mašīnā, es pierakstīju gan savus rezultātus, bet man te ir tumša un gaismas neslēdzas iekšā, bet es mēģināšu, jā. Tā kā jā, un arī tā problēma, ka mati krīt vienmēr ārā un tā, un gadiem nevarēju saprast, kāpēc. Un kas ir vispār jādara, lai tie mati nekristu ārā. Un vienmēr arī pirku visādi šampūnus un dārgus un lētus, un nekas tā kā, nestrādā, jā. Bet jā, tagad esmu uzsākusi šo veselības koncepciju, jā. Tad īstenībā bija tā, ka arī man ļoti, ļoti trūka enerģija. No rīta, kad bija jāceļās, tad man likās, kāpēc nevar gulēt visu mūžu. Man tiešām bija ļoti, ļoti grūti izlīst no gultas, bet bērni ir jāceļ uz skolu, jā, bet viss ir jādara. Un tie pienākumi jau tāpatās te ir. Jā, un tad es tā nolēmu, ka, sākšu ar šiem dabīgajiem produktiem. Jā, arī gāju pie ārstes, lai viņam man tā kā tieši izveido, man tieši to visu to, kas nepieciešams, un arī es tur varu tādā forši pastāstīt tieši, ko es gribu uzlabot. Un tad, jā, es sāku arī ar ūdeni, ko Evita jau pieminēja. Un es tā sākumā varbūt nenopietni to ūdeni tā dzēru, to dzīvo mineralizēto ūdentiņu, bet tad es sāku pievērsties tam tā nopietni, un tiešām no rīta neko citu nē, tikai to ūdens glāzi siltu uztaisīju un sāku tā dzert, un tiešām savam svaram atbilstoši beigās dienas laikā arī es izdzeru. Un pirmais, ko es pamanīju, jā, ka man sāk parādīties tā enerģija, un tas man tā pārsteidz īstenībā, man likās no ūdens, tāds, tā kā jā. Bet tad es arī turpinu tālāk šo organismu attīrīšanos. Un kas bija arī man ļoti, ļoti pārsteidza tas, ka es arī nopirku šo kolagēnu, ko pieminēja Evita. Un mani vispār ļoti pārsteidza rezultāts, jo man bija tā, ka man sāpēja locītavas. Un bija tāds arī tas viskopā tā enerģija arī ar to ūdentiņu atgriezās, bet gribējās tomēr vairāk. Un es sāku dzert šo kolagēnu, un īstenībā viņš ir dzerams, tāds iekšā šķidrā veidā, kas ir ļoti ērti arī lietojams līdz ar to. Un es izdzēru es 2 pudelītes biju izdzērusi, kad es sajūtu to rezultātu, es sajūtu enerģiju, man likās, ka es varu kalnus gāzt. Un otrs bija, man locīto sāpes pilnībā pazuda, un viņas arī vairs nav atgriezušās. Un vēl turpinot visus produktus lietojot, arī ginekoloģiskās lietas, jā, bija tur tāds diskomforts, un kas mani pārsteidza manā vecumā, jau 40 plus, līdz tam laikam nebija nekad arī saskārusies ar tādu to saucamo piena sēni, kur es biju arī aptiekas tās vecītes pārlietojusies par daudz, un līdz ar to es saprotu, ka man tas diskomforts tur kaut kāds ļoti ilgi ilgstoši nevar tikt vaļā, bet dzerot visus šos produktus, ko man daktere izrakstīja, sarakstīja, ko man lietot no šiem dabas produktiem, kas tiešām sakārto visu, tad, kas man ir uzlabojies, to enerģiju es minēju, man arī galvas sāpes ir pārgājušas, kad bija pēc liela noguruma, kas man bija ļoti, ļoti bieži un ļoti stipri sāpēja galva, kad man pat līdz vemšanai bija sāpējusi galva, kas bija tāds, jā, tas ir pazudis, vienmēr tieši pirms tā meiteņu dienām bija tā, ka man tā galvas sāpes vienmēr parādījās, un tad bija tā, ka 2 dienas, un tad jādzer visādas stipras tabletes bija. Jā, tad tās, kā es minēju, arī tās locītavu sāpes pazuda. Un tagad es esmu satraukusies, daudz kas pēkšņi aizmirsās, un es arī te tumsā nevaru saskatīt. Bet jā, vēdera izēja saregulējās, jā, tas ir tiešām katru rītu regulāri, bez problēmām. Arī tas ir ļoti labi un ļoti, jā, un tāda smaguma sajūta vairs nav vēderā, ka tiešām jūties viegls.
un nav ar to arī vairs problēmas. Pazuda man pilnīga vēlme pēc našķiem, visādiem saldumiem. Šitā te man ļoti garšoja tas pepsis, ko es dzēru arī visu laiku, es nevarēju no viņa atteikties. Tad tagad man pilnīgi uz viņiem tā kā nevelk. Un kas ir pēc foršākais tas, kad tu tā kā nevis ar varu tev jāpiespiež no tā atteikties, bet tev vienkārši nav vēlmes vairs pēc tā. Jā, un tas tāds ļoti man tā patīk, jā, un arī nav tāda, pirms starp ēdienu reizēm tāda našķēšanās kaut kāda vai ēšana nepārtraukta visu laiku arī tā kā to vairs arī man nav tādas vēlmes, jā, to darīt. Tad es tiešām tajās reizēs vienkārši dzeru ūdeni līdz tām pusdienām, vakariņām, kad es taisu ēst, jā, tad var mierīgi tā arī dzīvot. Jā, bet man bija droši vien vēl kaut kas tāds interesants, bet es te tumsā tiešām nevaru saskatīt. Bet jā, esmu procesā un arī tie mati man mazāk krīt, bet es esmu šobrīd arī procesā uz to un tā mērķiecīgi tagad arī tam visam tiešām tā esmu pieslēgusies un eju uz to, jā, tā visu pilnībā sakārtot. Jā, tā pagaidām, jā, laikam viss. Paldies! Paldies, Liena, tev ir tik brīnišķīgi rezultāti, un tu vēl esi tikai ceļā uz to, vai ne? Es ļoti priecājos par tevi, jo tiešām, ko tu sauci, tas ir fantastiski, un tā tam vajadzētu ikdienā būt. Pareizi? Es gribētu dot vārdu Mairitiņ tev, padalies, pastāst, ko tu vari pateikt. Nedzirdam? Labvakar visiem! Tu jau, Evitiņ, ļoti detalizēti izstāstīji visu, un es priecājos pie iepriekšējo runātāju, ka cilvēks ir tiešām nostājies uz tā ceļu, uz ko mums visiem vajadzētu būt, un kā mums arī vajadzētu iet un darboties, lai mēs justos paši labi, un lai arī mēs citiem patiktu. Es vairāk pieskaršos taisni par matiem, kāda ir mana pieredze un ko es daru. Es no visiem mūsu korojproduktiem vēl ieteiktu MSM palietot, jo tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams un tā trūkums izraisa taisni trauslumu un izkrišanu arī. Viņš ir ne tikai locītavām, ne tikai kauliem, ne tikai muskuļiem, bet viņš ir derīgs arī matiem, nagiem, un būtībā tā jau arī ir organisma sastāvdaļa. Ko vēl gribēju teikt? Par cinku vajag lietot, bet varbūt, lai viņš tā efektīvi tiktu izlietots un tiešām mums arī katra tā kapsuliņa noderētu, un tad vajadzētu mums lietošanas laiku ievērot vakaros viņu lietot. Labāk vakaros. Tad par matu balzām. Es tiešām arī lietoju matu balzām, vienmēr kopā ar izmazgāju matus, un pēc tam arī lietoju balzām vai kādas maskas mazāk. Man frizierīte ieteica arī tādu lietu, ka vajadzētu lietot matu šampūnu un matu balzām vienu līniju, tā kā nejaukt, jo tāpēc, ka tas ir tie, kas cilvēki ir izstrādājuši šos produktus. Tur ir domāts, ka viņi vislabāk atbilst, tas balzams atbilst tam šampūnam savstarpēji. Pie matu skalošanas, protams, ir ļoti svarīgi, lai nebūtu pārāk karsts ūdens mazgājot, bet tad, kad matus skalo, tad vajadzētu ievērot arī to, ka stipri vēsāku, pa vienu pakāpi vismaz vēsāku ūdentiņu, jo tad, lai mati aizvērtos ciet. Ja liks karstāk, tad tas efekts arī tam balzamam nebūs nekāds lielais, bet ja tu drusciņ vēsāk ūdeni, tad darbojas labāk viss tā ūdens procedūra. Par ūdeni no rīta ir jādzer, es to arī, protams, lietoju, un tur viss organisms uz to atbild, un labāk arī tālāk darbojas dienas laikā. Bet par matiem vēl ir tā, ka svarīgi ir nakts to miegu ievērot, ka vismaz 7-8 stundas ir tomēr jāguļ, jo tas arī izraisa stresu, ja tu cilvēks organismam rodas stress, ja tu neesi pienācīgi atpūties, un ja tu neesi devis organisma spēju naktī atjaunoties. Un tas ir saistīts arī ar matu augšanu un ar matu stāvokli un ar spīdīgumu un ar visu pārējo. Par fiziskām aktivitātēm.
Neaizmirsīsim, meitenes, ka tomēr tās fiziskās aktivitātes ir jābūt regulārām. Es nevaru dikti lielīties, es cenšos katru rītu vingrot, neilgi, 15-20 minūtes, un tad tas ir tāds uzrāviens visai dienai. Bet es pati pie sevis teikšu godīgi, tad, kad es izlaižu, es tomēr jūtos, ka tā īsti labi nav. Tas ir pie vispārēja organisma stāvokļa uzlabošanas, un tad, ja manam organismam tas patīk, un ja man asinsrite darbojas, arī mate aug, un mate spīdīgi, un matiem tas viss patīk. Tas arī tas galvenais būtu, ko pārējais jau viss tika izteikts, un man ir prieks, ka mums kompānijai ir ļoti daudz līdzekļu, kurus var lietot, lai mūsu vispārējais organismu stāvoklis uzlabotos, un mēs spētu tā saglabāt vismaz to. Vēl es gribēju pateikt par to, ka ļoti man patīk grifonija. Tas ir ilgspēlējošāks nervu sistēmas nomierinātājs un tāda laimes hormonu radītājs visu dienas garumā. Un tad, protams, arī safrīno. Safrīno ir tāds ātrāks iedarbības līdzeklis, kas palīdz arī nervu sistēmu nomierināt tad, ja jūt, ka cilvēkam būs kaut kāda bišķiņa sarežģītāka situācija, un ka tev vajadzēs saglabāt mieru, jo nevaram jau mēs visi tā līdzeni un mierīgi iziet. Bet lai mums visiem veicas, un man prieks par jums. Paldies! Paldies, Mairitiņ, tev ir liela pieredze tajā jomā noteikti, un ne tikai, un ir tā, ka par cik mate ir mūsu galvas rota. Mums par to ir jārūpējās, un jārūpējas ir laicīgi, un, protams, un tieši tā, kā tu, Mairitiņ, teici, ja, ka tā nervu sistēma, ja mēs par viņu nerūpēsimies, cik viņa var izturēt, ja? Tāpēc arī šīs te auga sēklas, kā minēja grifonija, un arī safrīno ir brīnišķīgi līdzekļi, kuri nerada pieredumu mūsu organismā. Bet toties mūsu nervu sistēma var tikt galā ar šiem te milzīgajiem notikumiem mums dzīvē, ja? Un es arī kādreiz biju cilvēks, kurš teica, man jau neko nevajag, ja? Man lai organisms tiks pats ar visu galā. Bet bija tā, kad es satiku cilvēkus, kuriem ir jau problēmas nervu sistēmu, neatgriezeniskas, ja? Un tad es sapratu, nē, es tā negribu. Un tāpēc es par to sāku domāt, ja? Un arī strādājot skolā, es sastapos arī ar dažādām baktērijām vai, teiksim, parazītiņiem. Tur ir skaista vide, tie ir bērni, bet nāk kaut kas klāt arī, vai ne? Tāpatām, ja man būtu dzīvnieki mājās vai vēl kaut kā. Un tāpēc līdz ar to es arī sāku domāt par organismu attīrīšanu, ja? Kad ir dažādi arī parazīta veidiņi, kas, teiksim, apēd fermentus. Fermenti ir tie, kas sašķeļ mūsu pārtiku, un tad liekas, kāpēc tad tā, kāpēc mati krīt ārā, ja? Tāpēc, ka mēs noņemam vispirms visus šos te cēloņus, un ticiet man, tad organisms pats gan var tikt galā tikai tad, kad mēs esam noņēmusi visu to lieko, kas, teiksim, traucē, ja? Tā, paskatīšos, cik mums ir laiks, tūlīt jau termiņš iztecēs. Būtība ir kāda, kāpēc es nerādīju varbūt tām, teiksim, konkrēto produktu, kāpēc? Tāpēc, ka man svarīgi ir tavs rezultāts. Ja tu vēlies sakārtot savu organismu darbību, redzēt matus spītīgus, biezus, ja, tad raksti mums privāti, tas tam cilvēciņam, kas tev uzaicināja, un mēs izskatīsim tieši konkrēto situāciju, ja, jo cēloņi var būt daudz, ja, bet mums ir jāsaprot, kas konkrēti ir tev, lai tos pēc iespējas ātrāk atrisinātu, vai ne? Tā kā es ceru, ka es pastāstīju to pašu galveno, jo es esmu daudz klausījis,